drēbniece Margarita Vēfere saka, ka šuj kopš sevi atceras, tā sakot, tad, kad sāka apšūt lelles. 1996. gadā tika pie drēbnieka diploma ar augstāko diplomu darba vērtējumu. Nākamais posms bija savu bērnu apšūšana, tad draugu, tad arī sāka ienākt pasūtījumi. 2009. gadā pastiprināti sāka pievērsties tekstilu mozaīkai, mācījās pie labākajām Latvijas tekstilu mozaīkas meistarēm. Viņa ir piedalījusies arī Latvijas un starptautiskās izstādēs, saņemot apbalvojumus no Burda, Kauts un Ainas mūzes. Kā saka pati Margarita, tad beidzot viņa ir tikusi pie savas darbnīcas, ko sauc par miera ostu, jo te, Zeifertos, Jaunolainē, ir tā vieta, kur mierā un klusumā rodas skaistas lietas. Brauciet ciemos, satieciet meistari un pasūtiet tieši to, ko jums visvairāk nepieciešams.